radās jauns žanrs, proti poētiskā lekcija. Tātad izrāde, kuras laikā tiek runāta dzeja, kāda dzejnieka dzeja, un tiek analizēta šī dzeja vai nu laika kontekstā, kad rakstnieks vai dzejnieks to ir rakstījis, vai arī tiek analizēts stils, kādēļ tad viņš ir izvēlējies to vai citu formu un veidu. Un tā tapa pirmais darbs, tieši šai skatuvei paredzētais darbs, Veidenbaums un Veidenbaums, divi brāļi. Mūzikas autors Jāgabs Nīmans. Spēlēju tikai uz šīs senās ģitāras, es nekur citu neizmantoju. 1912. gada. Veidenbaumi jau bija citā, labākā vietā, bet joprojām tā doma, ka varbūt viņu radinieki kaut kā šo ģitāru varbūt kaut kad dzirdēja, man iedvesmoja. Lūk, bez Jēkabu skatuves atradās arī Mārtiņš Meijers un es. Mārtiņš tātad atveidoja Eduardu Veidenbaumu, es Kārli Veidenbaumu. Mārtiņš tagad ir citā dailē, mēs viņu nerāvām ārā no darba. Viņa dailes. Viņš pie spīdolas šobrīd. Jā, tad šai gadījumā un šajā reizē man izlīdzēs mans brīnišķīgais kolēģis un draugs Kaspars Znotiņš. Tātad, mazs ieskats Veidenbaumu sadzīvē. Viņi bija ārkārtīgi jautri cilvēki, kā rādās no tā, ko var izpētīt materiālos, kas palikuši. Viņi pat bija izdomājuši, abi divi, Kārlis un Eduards, tādu īpašu valodu, ko varētu nosaukt par kalāču pupiņu valodu. Doma tāda, ka vārdos tiek samainīta līdzskaņa, un līdz ar to tie, kas nav iesvaidīti šajā šifrā vai šajā īpašajā valodā, neko īsti nesaprot. Tādā veidā viņi sarunājās. Pamēģināsim mazliet. Tātad kaķis. Čakis. Muša. Šuma. Jā. Muļķis. Ļumķis. Meitene. Teimene. Vilis. Livis. Vilis Daudziņš. Livis Zaudziņš. Jēkabs. Bēkais. Kaspars. Skapars. Kaspars Znotiņš. Skapars Nostiņš. Andris Keišs. Andris Keišs. Irdans Šeiks. Irdans Šeiks. Irdans Šeiks. Mūzikas nams Dailē. Zūmikas mans laide. Stulbums. Lustbums. Pietiek. Tiepiek. To nevajag tulkot. Otven vajag kultot. Raimons Macats. Raimons Macats. Mairons Camats. Tad jau Raimons Pauls. Mairons Laups. Māra Zālīte. Rāma Lāzīte. Un tad jau arī Māra Ķimele. Māra Ķimele, ņemam visus pēc Rāma Miķele. Rāma Miķele. Reku mums ir Vāris Brāslav. Ravis Sarbla. Sarbla. Sarblas kungs. Uldis Tumpis. Šitas ir viens baigi piedauzīgais, bet mēs neteiksim to. Mēs Uldi jums to ausis pačukstēsim. Anda Zadovska. Protams, māsas Dana Dazovska un māsa Sikrtīne Dazovska. Sirktīne vai Sikrtīne, jā, tur var variēt. Kas mums Zālē taču vēl ir arī Gizmars Pieliņš, kas tas varētu būt. Gizmars Pieliņš. Jā, ar savu dzirmu. Gizmars Svaida, Zigmars Liepiņš. Un dzirma vīzere. Valters Krauze. Talvers. Pirmkārt, Lafters. Zaukre. Lafters Raukse. Klasiku tagad. Protams, nav zināms, vai šādā veidā viņi arī rakstīja dzeju, bet ja rakstīja, tas skanētu šādi. Mosties, reiz svabadais gars. Stomies, zeir dabas vais raks. Celies un salauzi kalpības spaidus. Lecies un lasauzi lakpības daipus. Atpestī cietējus klusini vaidus. Aptestī jētiecus luksini daivus.
Mosties brīvības cēlajais skars. Stomies vīrības lēcajais raks.